vakar 2. epizodē ar formulu bez filtra. Jā, nebija logo, bet tas nekas. Mēs vienkārši darām to lietu. Paldies visiem par mežonīgo atbalstu. Jā, reāli tiešām liels paldies visiem par pirmās epizodes vienkārši atsaucību. Paldies jums, ka jūs mūsos ticat. Jā, un ka jūs gribat redzēt vēl. Un, kā jau teicu, mēs bišķi attīstamies, kur ņemot vērā ieteikumus, mums ir bišķi citādāk lietas. Es ceru, ka kamerās viss izstās smukāk nekā iepriekš, un mums mikrofoni vairs nav rokās, jo cilvēkiem, diemžēl, nepatika, kā mēs viņus žļambājām. Jā, diemžēl. Ir upgrade. Bet ķeramies pie lietas. Sākam tur, kur mēs principā pagājušo arī iesākām, Liverī, un mēs visus nebijām redzējuši līdz šim, bet mēs arī baigi dziļi šobrīd tajā neiebrienam. Jā, pāriesim pāri, ko palaidām garām, ko neparunājām iepriekšējā epizodē. Un, lielumā, kas mums palicis, Williams, Cadillacs, Astons, McLarens. Jā, un teikšu godīgi, nav nekāda baigie pārsteiguma. Paldies Dievam, Williams, kā mēs diskutējām pagājušreiz, kad mums ļoti gribējās, lai ir šis Duracell pieskāriens. Tas ir. Paldies Dievam. Un baigi neiedziļinoties visā, es domāju, mēs uz ekrāna šobrīd arī parādīsim, kādi ir šie liverī pēc šī podkāsta. Domājot par tiem liveriem, man liekas, Astons, McLarens, Williams, visu, ko gaidījām. Cadillacs. Es nezinu, vai tu kaut ko bija gaidījis par Cadillac vai nē. Tev bija kaut kādas ekspektācijas? Nē, pagaidi, es tagad biju apjūtis par to, kāds bija Cadillac tas liverīs, jo es atceros, ka viņiem tas kaut kāds pirmais, ko es redzēju, bija ar to Cadillac logo aizmugurē, un tad bija tie vairākie darbinieku vārdi, vai ne? Vai nē, tas bija kaut kāds testam, vai ne? Viņiem melnbaltais liverīs vienā pusē. Jā. Uz vienu pusi, otrā uz otru pusi. Jā. Nu, godīgi sakot, es gaidīju kaut ko interesantāku. Ir forši, ka viņi uztaisīja, ka pusēs mainās, bet man liekas, ir jau pieteikami tādi tumši un balti un ar melnu un viss šitādi. Bet tāpatās man šķiet, ka viņi to izdarīja pietiekami eleganti, ka tas tomēr ir nedaudz citādāk. Tas nav tā kā nekas tāds, kas iepriekš ir nedaudz kaut kas citādāks. Jā, bet īsumā, man liekas, viņš izstās vienkārši pēc Haasa bez tiem sarkaniem GR un Haasa akcentiem. Tas ir tā. Un vēl bija interesanti, ko es skatījos viņi tajā, ko viņi izlaida, tajā pirmajā, kas bija renderi. Tur bija daudz chromēta akcenti, kas bija ganītīgi interesanti. Bet uz trases izbrauc bez chromētiem akcentiem. Ir vieta, kur attīstīties. Viņiem tomēr tā ir pirmā sezona, cerams, ka ne pēdējā. Vēsturē, kā jau mēs neesam, man liekas, vēl pieskārušies, bet ir vēsturē bijuši gadījumi, kad formulas komandas neizdzīvo varbūt ilgāk par vienu sezonu, lai gan tas visnesenākais variants arī ir viens no visveiksmīgākajiem, kāds ir. Un no šīs komandas izauga Mercedes, kas bija Braun GP. Vēl jau Haas ienāca. Jā, bet Haas jau ir ilgi jau. Bet labi, tas ir no mūsu nākamā temata. Nākamais temats mums ir Bahreinas testi. Bahreinas testi, ko mēs esam redzējuši, kas tur notika, kas tur bija. Principā, man liekas, ka mēs varam apstiprināt, ka mēs nezinām vēl joprojām principā neko. Mēs tik varam minēt. Kas arī ir tas pirmssezonas sajūtas, vai ne? Tas nav nekas jauns. Katru sezonu mēs varam tikai un vienīgi minēt un domāt, kas tik būs, bet bija vairākas interesantas lietas. Jā, Bahreinas testi, godīgi atzīšos, pats ļoti daudz nestījos, vairāk skatījos highlights, bet pāris ieslēdzu tās sesijas, pastīties intereses pēc. Bet interesanti. Man jautrāk liekas tas, ka Ferrari bija topā lielākoties visām sesijām, vai pat bija visām. Man liekas, lielākoties bija. Nav svarīgi, viņi tikai bija topā, bet tajā pašā brīdī visas komandas pirksts mētāja apkārt. Jā, tas bija interesanti. Tās intervijas. Spider-Man memes fully bija un nezinu, tur Red Bulls saka, ka Mercedes pārāk tur tas motors, tur atkal Mercedes saka Ferrari, kad bija atkal kaut kas tur viņiem ar to turbo un visu to, ka startā nebūs godīgi. Visi mētāja pirksts visur. Jā. Visi karoči labi, un mēs esam neviens neteicis. Jā. Mums nav labi, bet visiem pārējiem pārāk labi. Jā, viņi točnu forši. Bet ir vairākas interesantas lietas, kas tieši bija manāmas uz formulām, kas bija. Bija pāris interesants. Tu pats ieminējies, pirms mēs rekordējām Ferrari Rear Wings.
Jā, tā kā iesmiņš un sašļiks griežās uz riņķi. Būs labs vakariņas. Ja es pareizi sapratu, bija tā ideja tam visam ir, viņiem pie aizmugurēja, pie izpūtēja ir kaut kāds maziņš spārniņš, kas veido downforce. Un tad attiecīgi tas aizmugurējais antispārns tā izgriežās, kas veido lift. Tā viņš izgriežas? Jā, viņš tā kā... Es redzēju, ka viņš izgriežas. Es domāju, tur ir kaut kāds mehānisms. Nē, klausies, viņš izgriežās. Un tad tā kā pie aizmugurējā izpūtē ir vēl viens spārniņš, kas veido tā kā downforce, un tas izgriežās otrādi, kas veido lift, kas beigās panāk kaut kādu vidus efektu. Ķipa. Tādā veidā viņiem ir kaut kāds trakums, tā kā tur notiek. Tā kā konkrētās situācijās. Interesants koncepts. Godīgi sakot, iepriekš neko tādu nebija redzējis. Modernā ēra ar jaunajām spārniem, jauno vēršanos, bet tas bija kaut kas nebijis. Daudz formulas komandas uz to baigi tā interesanti paskatījās uzreiz. Vai kāds to izdarīs? Jā, tur arī interesanti. Es nezināju, kāds mehānisms tieši strādā, bet pēc idejas, ka viņš izgriežas uz bremzēšanu, viņš palīdz vēl nobremzēt. Un viņiem arī īstenībā ļoti smuka tā sprauga ir, ka viņi brauc tajās taisnās, skatoties salīdzinot ar citām komandām. Lieli izstāst. Man liekas, Alpēnam arī diezgan liela tā sprauga. Pārējām viņš nemaz neizstījās tik liels tās spraugas, kas ir vecais DRS. Bet arī kaut kas bija, es nezinu, vai viņu atļaus. Es neesmu pārliecināts, jo es kaut ko lasīju, ka Ferrari junior komanda pagājušajā sezonā esot mēģinājuši kaut ko tādu pašu uztaisīt F2. Un viņiem nobanoja. Viņiem neatļauj. Šobrīd oficiāli nav bijusi, man liekas, neviena ziņa, kas liektu to. Sezona sākās pēc nedēļas. Un man šķiet, ka ir zaļā gaisma. Redzēsim, vai viņi ar šo konceptu ies, jo viņi var izdomāt viņu neizmantot arī, ja tie testi, ko viņi veic, nebija veiksmīgi. Vai ne? Bet kas vēl bija interesants citām formulām? Audi baigi negāja, bet tas, ko viņi mēģina izdarīt, ir Mercedes. Zero sidepod. Vai tas ir tas, kam mēs jau pieskārāmies? Nē. Mēs, man liekas, par to daļu varbūt pieskārāmies, bet viņi pilnībā nomainīja taču uz Bahreinas testiem tos sidepodus. Viņiem uz Barcelonu bija tie zero sidepodi. Taisnība. Viņiem tagad līdzīgāki Ferrari, man liekas. Jā. Bet joprojām diezgan šauri, skatoties uz pārējām formulām. Bet viņi nomainīja to. Un Audi, godīgi, es negaidīju daudz no Audi tajos testos. Man liekas, tas arī bija redzams, ka viņiem baigi negāja. Vēl trakāk Cadillacam gāja. Viņiem vispār tur... Es ceru, ka viņiem sajies. Viņi varēs paspēs izlabot visas tās kļūmes, kas viņiem tur notika. Bet cik es tur arī no The Race un visu kaut kur citiem ziņu avotiem tur skatījos, lasīju, ka Cadillacam galīgi švaki. Viņiem oversteers, understeers, viņiem visur bija problēmas. Bet atkal, kā jau tu minēji sākumā, kad visi saka, ka Ferrari ir labs, uzreiz tas arī liek domāt, ka Haas ir labs Ferrari dzinējs, bet mēs jau aizkadrā spriedām, kad šie motori kārtējo sezonu ir teikts, kad ir baigi labi, viss būs baigi super, bet tomēr mēs nevaram neusticēties šiem motoriem. Jā. Tur jau arī bija tas, ka Ferrari it kā vienīgie uztaisīja mazāku turbīni, speciāli, lai bateriju varētu lādēt. Un es jau tur brīdinājuši pirms regulācijām visus tur, kad nevarēs uzlādēt to bateriju īpaši uz startiem un šitā. Un es jau vienīgie tikai speciāli tam sagatavojušies. Un tagad, man liekas, pieņēma, ka 5 sekundes būs jāstāv uz grīda, lai ir iespēja uzlādēties. Kas it kā, man liekas, joprojām ir pa maz, jo, man liekas, Bahreinas testos viņi tur 15-20 sekundes tur bija stāvēja. Pa 11 sekundēm, jā. Tur bija tas ikoniskais moments, kad tas intervētājs, šitai komandai iet labi, Ferrari piebrauc un Hamiltons stāv tur 20 sekundes kūpina vienkārši. Tas arī būs jocīgi redzēt, kā viņi nostājās un tad 5 sekundes visi kārtīgi mauc 100% gāzes, pirms vispār gaismas sāk iet uz leju. Kā tev šķiet? Es par to diezgan daudz domāju, vai tiešām būs moments, kad viņi ignorēs to starta procedūru maiņu, ka būs gaismas izdeg un tad pēc gaismām visi stāv un dedzina to motoru, vai būs tas moments, ka jums ir dots tas laiks, tās 5 sekundes, tiek dots signāls tām 5 sekundēm, viņi iegāzē to motoru, iekustina to turbīnu, visu izdara, un tad sākās atskaita gaismu, un tad aiziet. Būs grūti. Es arī par tām 5 sekundēm, man liekas, tur bija
ka trasēs būs jaunas lampas sānos. Katram, lai katrs var redzēt tās 5 sekundes, kad beidzās vai kad sākās. Es nezinu, kā tas strādās īsti. Kaut kas tāds arī bija par šitām 5 sekundēm. Šķiet, ka tā ir lieta, ko viņi mierīgi var izdarīt uz stūra, redzam. Jā, neviedzīgi. Un arī tās 5 sekundes tā, muļķīgi. It kā viņiem vajag vairāk, viņiem vajag kāds 10, ja ne vairāk sekundes. Un mēs, kā arī Bāreins testos redzējām, kas notika, kad bija simulēja tos sacīšu starts viņi. Kas tur pa šausmām bija? Tur puse neizkustējās, puse aizbrauca. Hamiltons aizlidoja. Pirmajā pagriezienā viss apzina. Kaut kas palika zālē, kaut kas palika līdz līkam nemaz netika. Tas bija smieklīgi skatīties. Bet tas ir tas, kas iesaistās šajās sekundēs. Ja viņiem 5 sekundēs nevar uzlādēt, tad ir tāds drošības jautājums. Verstapens var par to runāja. Viņš teica, ka no pitlēna sāks. Jā. Principā viss, ko mēs šobrīd zinām, ir tas, ka mēs nezinām principā neko. Mēs zinām daudz ar visu kaut ko, bet tā realistiski mums ir ļoti grūti saprast, kas tad īstenībā beigās tur sanāks. Līdz ar ko mums ir jāgaida šī nedēļas nogale un Austrālijas GP, lai redzētu, kas tad īsti tur ir. Jā. Mums ir interesanta sezona priekšā. Tas tiešām būs interesanti. Ļoti grūti teikt, kas kā notiks. It kā visām komandām, top 4 komandām viss it kā esot labi. McLarenam nekas ļoti izteikts nav. Tāda viena lieta, bet viņiem vienkārši vajadzētu būt, kad labi ies ar Mercedes motoru un iepriekšējie čempioni, kā nekā. Tad Ferrari tā mazā turbīna, redzēs, kā viņiem ies uz pašā sacīkstē, bet uz startiem vajadzētu iet labi. Mercedes motors visu runā, kad Mercedes ņem sezonu, kā būs īstenībā redzēsim, jo pagājušajā teicu, jau arī tā bija iepriekšējās regulācijās, ka visi teica, ka Mercedes ņems, redzēs, kā attiecībā būs. Pieņēma arī taču Mercedes motoriem, ka no 1. augusta, nepieņēma, viņi balsos par to. Bet, par ko? Par to, ka no 1. augusta vairs nebūs, ka mērīs to tur tilpumu arī kaut kādā konkrēta augstākā temperatūrā. Tad Mercedes motors zaudēs visu to priekšrocību, ka viņiem ir lielāks tilpums, kad viņš uzkars. Par to būs balsojums kaut kad drīz. Tas arī būs interesanti. Ka komandas balsos. Un ir 4 komandas, kā Mercedes motors. Redzēsim, kas tur. Tā ir lieta, ko mums vajag skatīties. Jā, tas būs noteikti apstās. Bet līdz 1. augustam garantēts, ka būs tas motors. Tā jau ir otrā sezonas puse plēna. Jā, man liekas, tas ir pēc Summer Breaks. Jā. Un tad vēl ir Red Bulls, it kā runājot, ka viņiem nav nekas super izteikts, bet viņiem tieši tā baterijas sistēma esot ļoti laba, ka viņiem daudz baterijas esot. Red Bullam? Jā. Kā. Es atceros, Bahreinā bija moments, kad Hadžārs brauc un mēģināja apdzīt Botas taisnē. Jā, tāds moments arī bija. Un viņš to ļoti mēģināja, un viņš palika turpat sānā. Principā, kad viņam izlādējās, tad Botas viņu ieslēdza. Un tad viņš aizgāja aizmugurē, un tad pagriezienā pagāja garām. Jā, vai tāda būs sezona, vai reāli mēs redzēsim faktu, ka tas ir gandrīz neiespējami. Es neticu. Man šķiet, ka tomēr ir vēl citi sacīšu faktori, kur ļaus šiem braucējiem vienam otru apdzīt, ne tikai paļaujoties bateriju. Agrāk jau nebija tādas baterijas, un tāpat kaut kā sacīksti bija. Taisnība. Tā kā redzēsim, kaut kas interesants notiks, un to, kas tieši šo sestdienas vēdienu, šo piekdienas sestdienas vēdienu. Būs interesanti. Pietiek par Bāreinu, pietiks. Sāksim mūsu jauno segmentu. Predictions. Mūsējais predictions. Rājs pastāstīs nedaudz vairāk par šo, bet es varu pateikt jau nelielu sneak peeku. Mēs esam salikuši, nezinot vienam otram, ko tieši. Mēs esam salikuši mūsu top 11 komandas un top 22 drivers. Jā. Bet kas tad būs vēl tālāk? Tātad lielumā tā struktūra, kā mēs esam izdomājuši, mēs ar Mārtiņu sacenšamies. Mēs uztaisījuši esam savēju pareģošanas tabulu, kas ir viena par visu sezonu, kas ir pareģojumi, kā Mārtiņš teica,
jāsaliek secībā komandas un braucēji. Kā mums liekas, kur nofinišēs sezonas beigās. Un vēl tur papildus pāris jautājumiņi, kāpēc arī pārēsim pāri visam šodien. Bet citā podkastā, ticamāk nākošajā, mēs iesim pāri otram, kas arī ies iekšā tajā mūsējā. Tas tāds mūsu savstarpējais fantasijas. Un tur tā mums būs atkal uz katru sacīgas nogalu lielumā. Mēs liksim pareģojumus, prognozes arī par top 3, visu kaut ko tādu. Un tur arī būs papildus jautājumi. To jūs redzēsiet, dzirdēsiet. Bet tagad, man liekas, mums ir jāatklāj savas prognozes par pirms sezonu uz visu sezonu. Tieši tā, un es esmu atvērs savējās. Raiva atver savējās. Un es domāju, iesim pa vienam. Es ļaušu tev sākt pirmajam, un es domāju, arī attiecīgā secībā nolasot. Mums sākumā arī ne tikai ir braucēji, bet Raivs arī sagatavoja mums, kad ir pāris jautājumi ar lietām, kas varbūt varētu notikt, vai vienkārši kādām varbūtībām par konkrētām situācijām. Un arī tur mēs esam uzlikuši savu pareģojumu, līdz ar ko Raiv, tu vari sākt un nolasīt pirmo jautājumu. Kāda ir prognoze? Jā, mums jautājumu nav daudz pirms tiem, bet pirmais mums ir, vai būs jauns Grand Prix uzvarētājs? Un ja jā, tad kas? Un tu? Es teicu, ka jā. Jā. Un es ieliku vienu driveru. Es raustījos pa 2, bet es ieliku beigās vienu. Un tas ir, man liekas, viss saprotošākais Kimi Antonelli. Ok, super. Jā, es uz šo jautājumu atbildēju arī ar jā, un es ieliku Hadžāru. Jā, jo tomēr arī puisis, respektīvi ir diezgan līdzīgā momentā kā Kimijs. Kimijs tiesa ir nobraucis bišķi ilgāk augstākā komandā ar labāku visu. Ja? Red Bullam mēs zinām, ka vēsturiski ir problēmas ar otro mašīnu. Ja? Bet uz regulācijas beigām, uz regulācijas sākumu. Tieši tā, redzēsim, kā būs. Jo tāpēc, ka tieši tā, atsaucoties uz regulācijas sākumu, kad Čeko ienāca, tas jau bija. Tas bija sākumā pat ātrāk pa Max brauc. Jā, tas bija. Viņš reāli konkurēja momentā. Jā. Un līdzīgi arī Bottas Hamiltons, un līdzīgi arī Niko un Hamiltons. Tā kā līdz ar ko viss var notikt. Mana prognoze, kad Hadžārs būs Grand Prix uzvarētājs šajā sezonā. Ok, interesanti. Dodies pie nākamā jautājuma. Nākamā. Tu vari sākt nākamā. Ok, labi. Traki notikumi. Restīvi kāds traks notikums, kas varētu notikt šajā topošajā sezonā. Ja? Es ieliku, man palūdzu ielikt 2 variantus, ja gadījumā mums kaut kas sakrīt. Bet es domāju, tu arī ielikt 2? Jā. Nolasīsim abas 2. Jo man liekas, ka ir jautri. Jo es šaubos, ka mums sakrit. Labi. Ok, mans pirmais variants ir Verstapens paziņo par pensiju. Tas ir manējais. Ok. Kā mums sanāca. Labi, ka uzlikām. Es arī ierakstīju, ka Verstapens paziņo, ka beidz karjeru F1. Okay. Man šķiet, ka tas reāli arī notiks. Tas ir iespējams. Bet tā iespēja ir ritīgi maz, bet ir iespējams. Tas ir tas tāds, tā odziņa neziņa. Varbūt Mercedes aizies pēc šīs sezonas. Varbūt, ko zina. Un tad mans nākamais ir Kima Kardashian nomainīs Luisu ar citu F1 pilotu. Tā ir mana otrā trakā lieta. Tā čista tev nav. Ja tev ir, tu melo. Tā tiešām man nav. Kas ir tava otrā? Man otrā lieta, es nezinu, mēs varam samēt, ja nepiekrīt pie tiem traki. Es pateicu, ka Cadillacs dabūs vismaz 10 punktus. Tas ir, man liekas, ka diezgan ok. Es domāju, ka šie braucēji, kas tur brauc, viņi var dabūt. Tad tā kā iespējamība ļoti, ļoti maz, jo Cadillacs izstāsta, ka būs pārliecinoši sliktāki. Bet, ja tu uzskati, nav pietiekami traki, var pacelt tos punktus, lai būtu justos pietiekami traki. Nē, būs ok. 10 punkti. Nē, būs labi. 10 punkti ir ok. 10 punkti. Davai, ejam tālāk pie nākamā. Nākamais. Tātad. Vai kāds no braucējiem zaudēs savu vietu komandā sezonas beigās? Līdz sezonas beigām. Pirms tu pasaki savējo minējumu, es uzreiz gribu piebilst, ka šis arī ir tāds trakais notikums, ja tas notiks priekš manis, ko es te esmu ierakstījis. Nē, tu saki. Labi. Es teicu, ka jā. Un es ieliku 2. Ka vairs nebūs tie pašā komandā. Vai nebūs vispār uz grida, vai varbūt citā komandā. Nebūs tajā komandā vairāk. Es ieliku Colapinto un Bottas. Wow, ok, tas ir ļoti hot take. Jā, es varu pastāstīt varbūt vairāk.
tagad, ka ir apakaļ šitas ten, es no gals, Alpēnam, tas trakais džeks. Jā, Flavio. Mīļais Flavio. Nu, viņš ir ļoti agresīvs, ja kaut kas viņam nepatīk, tad viss. Un kaut viņam to izdzīvoja šo sezonu. Jā, bet tā pamata tiesa īstenībā. Es neteiktu, viņam gāja daudz labāk nekā Dona. Tagad spoilers, ja jūs vēl neesat redzējuši Drive to Survive, paskapojiet pāris sekundes priekš, bet vienā no epizodēm Flavio ir parādījis viņa īsto būtību. Viņš šajā epizodē iekšā mājās, un viņam vienkārši ir portreti, pašportreti ar sevi visur. Vienkārši viņš staigā tā kā kungs, un viņš paņēmis principā 3 rezerves braucējus un vienkārši pasaka otrajai vietai, ok, Piers mums ir, jā? Bet tu esi problēma. Tu esi problēma, un ja tu nebrauks, tad mēs mainīsim tev, un reku ir jau rindā. Es neesmu diktators, un uzreiz pēc tā viņš pateica, burtiski definīcija diktatoram. Es tikai daru to. Ok, tā kā viņš ir ļoti straks džeks, un tas ir labs teiks. Bet par Botas... Par Botas, es domāju, tāpēc, ka viņi mēģinās iespiest amerikāni iekšā. Es domāju, mēģinās hertu vai kaut ko dabūt iekšā. Un labs. Man liekas, ka Peres Meksikāns, tas tāpat ir loģiski, viņi kaut kādai ideoloģijai. Un es domāju, ka... Jā, Austrālieti jau nevajag. Nu jā, tieši tā. Un tad metīs vienu laukā un tas būs Botas, nemžēl. Ok, es teicu arī jā. Kad kāds braucējs zaudēs vietu komandā, es teicu jā, un tas būs Bortoleto. Opa. Jo tomēr komanda pārtop no Steak, Kick, vai ne? Viņi pārtop uz Audi. Un viņiem jau ir vācu pilots. Jā. Un līdzīgā manierē, kā tu domā par Cadillac un Ameriku, viņiem jau ir viens vācu pilots. Es pieļauju, ka viņi mēģinās dabūt Schumacheru atpakaļ. Jo kas ir skaistāks par tādu vārdu, vāciešu vārdu, kurš braukt vāciešu komandā Audi? Labi, tas ir diezgan hot takes. Es, godīgi sakot, nepiekrītu vispār. Es nezinu. Bortoleto tāds talants viņiem nav, man liekas, pietiekami labs aplēs. Tas ir tikai minējums. Tas ir labs. Tas ir tikai minējums. Labi, dodamies tālāk pie nākamā. Kas ir labākais no pārējiem, ja best of the rest? Restīvi, mēs zinām loģiski, kas ir pirmās 4 vietas. Jā? Tā kā top 4, neskaitot top 4 komandas. Top 4 komandas mēs zinām. Jā? Mēs zinām visus braucējus, kas ir līdz 6. vietai, respektīvi uzreiz. Pat 8. Jā. 8. Pat. Ok, un mans minējums Sainz. Sainz? Jā. Tu domā, ka Viljamsam tik labi ies? Es domāju, viņi jau pagājušajā sezonā parādīja, ka viņiem iet labi un ka viņi iet labā virzienā. Jā, viņiem bija savas problēmas, bet man liekas, ka Džeims zina, ko viņš dara. Es saku, viņš tur kaut ko cepīja. Viņš ir ieslēdzis. Viņš tur kaut ko cepīja. Viņš meloja. Viņš šausmīgi. Viņš speciāli mēdījai padeva tos rumors, ka viņam viss slikti ir. Es ticu, ka viņš zina, ko viņš dara. Un es ticu, ka Sainzam būs podijums, un es ticu, ka Viljams tiks tur, kur viņiem ir jātiek. Nē, es domāju, ka viņam ieslēdz, viņam sezonas sākums strādāt neiet tik labi, bet es domāju, tas ir diezgan realistiski. Tas nav nemaz slikti. Es ieliku Gasly. Oho. Best of the rest. Tu domā, ka Alpēnam ies tik labi? Es nezinu, kāpēc man tāda jūša, ka Alpēnam ies pārsteidzoši labi. Es nezinu, kāpēc tāda sajūta, un Gaslīs man vienmēr ir paticis kā braucējs. Jā, viņš nav slikts. Viņš ir francūzs, bet... Viņš ir ātrs džeks. Īstenībā viņš ir ātrs džeks. Jā. Tāpēc Okon izmet. Nē. Vienkārši 2 francūžus ieliekot vienā komandā, nekas baigi labs nevar notikt. Bet, jā, labi. Dodamies tālāk. Tagad ir saldā daļa. Saldā daļa. Siera kūka. Tu sāc. Labi, top 11 komandas. Bet mēs varam iet pa vietu. Jā. Top 11 komandas. Man 11. vietā. Šoks, Cadillacs. Man 11. vietā. Varbūt mazāk šoks, bet Audi. Jā, man šķiet, ka viņi ir aizšāvuši pilnīgi garām ar savu konceptu. Man tomēr šķiet, ka Cadillacam ies nedaudz labāk nekā Audi. Tas ir interesanti. Nē, Audi iespējams motors atšķirējušies. Tad Cadillacam vismaz ir Ferrari motors. Lūk, līdz ar ko mēs nezinām, bet mans minējums ir, ka Cadillacam ies bišķi labāk. Kas ir tava 10. Tas ir īstenībā interesanti. Jā, man liekas, Cadillacam galīgi neies. Šis varbūt būs interesanti. Es ieliku Aston Martin.
Jo mēs par to neparunājām, arī par Bāreinu mēs palaidām garām to. Bet viņiem ļoti slikti gāja Bāreins testos. Jā, nu es redzēju, ka Strolls nav baigi laimīgs. Es runāju par vecāko Strollu. Es redzēju arī AI kaut kādas video, kur viņš ņūji sasit. Aizlidina. Bija arī video, kad Alonso sūdzēs, to mašīnu nevar braukt, bija video, kur viņš skriena kājām pa trasu, jo tā būs ātrāk nekā to formulu braukt. Bet Strolls teica, ka viņi esot 4 sekundes paplēni. Nu, tas, man liekas, ir stiprs pārspīlējums. Bet, varbūt arī viņi melo. Mēs nezinām. Tik traki. Mēs nezinām. Es domāju, ka Astonam ies slikti. Es domāju, viņi savāksies, tāpēc viņš nāk 11. Bet vismaz viņš bija ļoti, ļoti tempted likteņas pēdējā. Bet es domāju, viņi savāksies sezonas maz vidu. Man 10. vieta ir Alpīna. Alpīna? Jā, man šķiet, ka viņiem atkal būs ļoti sūdīgi. Jo kamēr tas 75, 74 gadus vecais onkulis tur sēdēs un viņus terorizēs, es šaubos. Es domāju, ka čempionships uzvarējis. Jā, bet zini, man ir tāda nojausma, un es varbūt bišķi pretrunā ar sevi, jo Audi tomēr, es nezinu, viņi mainīja menedžmentu, man liekas, ka nē, tur viss palika tāpat, kā bija Kikam, vai ne? Viņi jau piedalījās tajā būvēšanā, kamēr bija Kiks. Līdz ar ko es zinu, kāds ir Kika team principles. Pēc jaunās Drive to Survive sezonas tu vari redzēt, ka viņš ir ļoti līdzīgs kā James Williamsam. Viņš ir ļoti nosvērts, viņš ir ļoti tāds labklājīgs, nelabklājīgs, bet tāds ar labsajūtu pieietam visam. Viņš ir tāds foršs team principles. Flavio ir, kā tu saki, diktators pa lielam, un līdz ar ko man ir tāda sajūta, ka viņi visi tie iepriekšējie tituli ir tādi. Reku tie džeki izdarīja to darbu, es vienkārši biju tas skaļākais, līdz ar ko es izdarīju to. Un man liekas, kāpēc es to saku, jo tomēr Kik team principles bija kā inženieris tajā komandā, ar kuru Flavio vinēja tos titulus. Līdz ar ko man ir tāda pretruna tajā momentā, un man šķiet, ka Alpīnai arī viņi paliks tur 10. vietā. Principā tās ir 2 komandas, kurām varētu galīgi neiet. Manā domā. Man 9. vietā ir Cadillacs. Kas tev 9. vietā? Man ir Audi. Lūk. Tam esam savienojuši vietā. Man liekas, ka Audi būs ok. Viņi dzīvos, brauks, bet pa punktiem baigi necīnīsies līdzīgi kā, man liekas, arī Astons un Cadillacs. Tāpēc lielumā īstenībā iespējams, ka viņi visi tieši komandas 1 punktu nedabūna. Tas arī iespējams. Un visi tur 3 arī apakšā maisās. Bet, Audi. Es daudz neko negaidu. Es domāju, būs labi, bet nebūs pietiekami. Team principles viss super. Viņa komanda, abi braucēji īstenībā man arī ļoti patīk. Hulks un Bortoleto. Man ļoti patīk viņa braucēji kā duo. Bet, man liekas, vienkārši viņi atšķirējās ar to, ka viņiem ir savs motors. Viņi izdomāja savu motoru taisīt, nevis ņemt no kāda motora. Un viņiem kā pilnīgi jaunam ražotājiem, es domāju, tur noteikti trūka pieredze, uztaisīt pietiekami labi. Skatoties īpaši uz to, ka visas pārējās komandas esot mocījušās un nav baigi laimīgās ar iznākumu. Tāpēc tīri iemesls tādēļ, ja viņi būtu paņēmuši, tur nezinu, Ferrari vienalga, jebkur citu motoru, kas jau citu ražotājs, viņas liktu ļoti augsts. Es pat iespējams viņas liktu pat 5. varbūt. Okay. Bet tīri tā iemesls. Ok, tagad varbūt mēģinām bišķi tādā rapid fire iet cauri. Jā, vajadzētu ātrāk iet. Mēs bišķi pļāpējam pa daudz. Man 8. ir Haas. Man 8. ir Astons. Astons, jā. Simboliski, Astons 8. 8. Astons. Jā, man Haas, Ferrari motors, man liekas, viņas bišķi pavilks. Es gribēju viņas likt augstāk, tā kā labākā pozīcijā, bet tas ir Haas. Man liekas, nav ko pielikt. Haas, jā, bet man šķiet, ka viņi tomēr ir bišķi savākušies tajā visā. Bet labi, 7. vieta man ir Vīkārps. Vīkārps, man arī. Lūk, te mēs esam iešāvuši Racing Bulls. 7. Man liekas, ka nekas crazy nebūs. Viņai tur arī jābūt. Man liekas, ka tā ir komanda, kur arī tur sēdēs un tur arī būs. Tur neko vairs pielikt. 6. vieta. Simboliski. 6. Williams. Haas. Jā. Tad tur patās gandrīz, bišķīt mums atšķirās. Es domāju, mums tikai viens sakats pagaidām, kas ir interesanti. Man ir 5. vietā, man ir Williams. 5. man arī, 5. man ir Alpines. Lūk, tu domā, ka būs tik augstu? Es domāju, ka viņi būs nākamā labākā komanda pēc top 4. Okay, man tiešām liekas, ka Alpinam šķiet, ka Williams tomēr paņems to Alpīnu. Man liekas, ka nē. Es nezinu, viņiem tik daudz gļuki tajos testos, un Alpines arī bija viena no pirmajiem, kas sāk strādāt pie tās jaunās formulas, un Bārienā izstījās viņiem diezgan labi. Labāk nekā es gaidīju vismaz.
Es domāju, ka viņiem ies labi. Tā, ok. Nu, Tagad īstais. Tagad top 4 rapid fires. Ceturtā vieta. Ferrari. Red Bull. Red Bull. Yes. Viņi nebūs figurētojuši savu konceptu ar otro mašīnu. Trešais. Nu, Trešais. McLarens. Mercedes. Nā, tu tagad man rage bait. Mercedes trešajā. Otrajā vietā. Red Bulls. Ferrari. Nu vismaz. Pirmajā vietā. Mercedes. McLaren. Nu, gan arī tāpat komanda. Ok, nu, un tagad mēs kustamies no komandām uz braucējiem. 22 braucēji, bet šis mega rapid fire. 22. Mans mīļākais austrālietis, Valtteri Bottas. Man rakstīts, tas tur fujaks, kuru vārdu neminam. STRL. Mēs visi sapratām, par ko ir runa. 21. Jā, visam ir. Aizsardzības ministrs Peres. Man ir Kolopinto. Kolopinto? Nu jā, tu domā, ka Alpēm neies. Nu, 20. Tas ir ok. Nu, ja tāds aizies. Pay to play Strolls. Nu, man ir Arvīts. Arvīts, jaunais braucējs. Lindblats. Kaut kas tāds. Jā, neko daudz viņa nezinām īstenībā. Nav arī daudz informācijas par viņu. 19. Nico Hulkenberg. Man ir Bortoleto. Same komanda, cita braucēji. 18. Rukijs Lindblats man ir ielikts. Man ir ielikts Lāsons, viņa kolēģis. Pasties. Kā mēs salikām pa kolēģiem. Pretējos. Nu, 17. Bortoleto. Peres. Ok. 16. 16. Kivi Lāsons. Lāsons. Man ir viņa valsts kolēģis Botas. 15. Esti Okons. Oho, man ir Niko Hulk. 14. Mīļākais rukijs Alonso. Jā, man ir 14. vietā. Man ir Latvijas valstsvienības basketbola galvenais treneris Alonso. Vismaz sakrīt viens, beidzot. 13. Pats Lāčs vīrs Olivers. Man ir Okons. Okons. 12. Okons. 12. Albons man ir jāatskatās. Man ir Bērmens, kā mums pa vienu. Tomēr. 11. 11. Mans mīļākais ezers braucējs Kolopinto. Man ir Gaslīs. Nu, jā. 10. Pakal teammate. 10. Top 10. Smooth operator Karlos. Man ir Albons, komandas biedrs. Atkal komandas biedrs. Pilnīgi pretēji. Liekam, tas ir īstenībā labs. Jo mums īsti nesakrīt. Bet same, but different. 9. Gaslīs. Hadžārs. Ok. 8. Hadžārs. Antonelli. Tik zemu. Yep. Wow. 7. Okay, tas būs interesanti. 7. pagods vidē vietai 7-kārtējais čempions Hamiltons. Sainz. Ko tu tur esi uzkukojis? 6. To ir paliks interesanti. 6. vieta. Leclerc. Hey! Divi sakrīt. Leclerc. 5. Oskars Piastri. Russells. Damn, tu domā, ka es tik ļoti neies. Es esmu atnācis reprezentēt. Pasties, es šito nenoliku. Tas nemaz nav mans. Mūsu podcastu produceris nolika. Tā. Pie kā mēs palikām? 4. Lando. Verstappens. Ok. 3. Tiešām domāju, Verstappens. 3. Trakais. Kimi. Norris. Kaut kas aizdomīgi. Tad riet. Kaut kā ļoti aizdomīgi. 2. Super Max. Hamiltons. Yes. 4+4 ir 8, un šo sezonu būs tas 8. Nu, es silts otro. Tu vilku otrajā vietā. Nekas. 2. same, but different. Nu, 1. ir Piastri. Jo es domāju, ka viņš nāks to Vengeance paņems. Vengeance? Laisīs Revenge. Kas tev ir 1? Jorge Russells. Vai kas tev bija 2?
Supermax. Supermax. Un Rasels tev ir pirmais. Nu, tas arī ir edžbeits, teiksim, godīgi. Come on, viņš pat pukījos ir kā favorites. Viņš būs čempions. Es kāloju. Es jau to vispār kāloju pagājušajā sezonā. Bet tas nenotika. Es speciāli, tad gan es edžbeitu savus draugus. Bet realistiski Maksim pagājušajā gadā bija 4. labākā formula. Un viņš stil bija Man liekas, ka viņš vienkārši pilnīgi būs saguris. Man liekas, ka tur arī viss varētu beigties. Bet tā kā, jā. Es domāju, mums būs legendary, generational, vienkārši mūsu paudzes cīņa pa uzvaru starp Maksu un Raselu. Iedomājies, kā viņi kausies savā starpā. Mēs jau redzējām, kas tas bija pa Spānijas Grand Prix vai kas tas bija. Būs interesanti, bet šī kamera tūlīt pat izlādēsies, jo mums sanāca bišķī tā. Bet nekas, mums ir 2 citas kameras, bet mēs pārslēgsimies uz šo. Līdz ar ko šīs ir mūsu šīs sezonas prognozes. Jā. Šis ir uz visu sezonu. Un tagad jānostās practice. Un tad jau gaidiet jaunu epizodi, jo tieši pēc praktisēm mēs pievienosimies gluži varbūt ne uz epizodi, bet uz kaut kādu formātu, lai mēs saprastu, kas vispār tad notiek, ko mēs varam pateikt tad, un izvirzīsim savas nogalas prognozes. Nogalas prognozēs būs sulīgi, man liekas. Īpaši uz šo sacīkstu. Pirmā, kur neko mēs nezinām. Tā, sekojiet līdzi, redzēsim. Būs interesanti. Un tad jau arī pēc sacīkstes mēs mātiņā atkal saiesim kopā un parunāsim to, kas vispār notika. Diemžēl es nebūšu Latvijā. Viņš būs izdomājis aizbraukt prom. Jā, bet nu nekas, mēs kaut kā tomēr izdarīsim visu. Es uz Austriju braucu, sajaucu, kad Red Bull rings, bet nekas. Tiksimies, mēs kaut ko Mārtiņu izdomāsim, parunāsim to, kas notika. Un jā, būs jautri. Būs super, būs riktīgi superīgi jautri. Tā kā sekojam līdzi. Paldies visiem, kas jau to dara. Paldies visiem, kas sūta labās ziņas, komentē un iesaistās. Un paldies visiem, kas gaida katru nākamo epizodi. Šī bija nedaudz ilgāka pauzīte, bet sezona tikai sāksies, līdz ar ko mēs būsim biežāk šeit. Un varbūt arī citādākā formātā. Tā kā paldies un tiekamies jau nākamreiz. Paldies! Tau! Bye bye!